Vasali! Es esmu Dominiks Slišāns, I jūs klausatīs raidīrakstu Atpakaļ pi seve. Mēs mādzam lūkotīs tolumā, cerūtī īraudziet sevi, bet patīsīs spāks I vīdums atsaklojos tepat. Mūsu saknies I tāvu īmeitajos pādos. Itis būs 10 stostu ceļojums. To sokumpunkts ir Upīte, bet apvorsnis Vusa Latveja. Dūsimies pi suitīm, lībīšīm I kaimiņiem citos kultūrtelpos, lai caur jū tradīcijom I pīredzi skaidroks saskatātu paši savu būtību. Klausietoj, tevi sagaida atklotas sarunas, viesturiski meklējumi I amatu prasmes. Mēs dokumentēsim Upītes dorgumus I lūkosam, ko tī sazasaucos ar citu nūvodu dzeives zini. Toik izprūtūt, kas noteik savā dzimtajā dvorā Latgalie, Latvejā, ir īspējams rost celi pi seve. Raidīraksts tūp ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Ziemeļlatgalie par celu aušanu māc sacīt to. Ja tu dielīšus grīz prūm nu seve, tu ej pret kolnu. Ja iz sevi, noc nu kolna. Itis teicīns man līkos ideāls sokums mūsu pirmajai epizodei. Jo šodien mēs runosam par kaut kū, kas 1000 gadu garumā ir prasējušu speitu īt pret kolnu. Mūsu tēma ir celu jūstiņu aušanas tradīcija Ziemeļlatgolā. Kopš 2023. gada te ir oficiāli īrakstāta Latvijas nemateriālos kultūras mantojuma sarakstā. Tas nozīmē, ka valstiskā līmenī esam atzinuši, ka itī dielīši I kroseinī dīgi ir mūsu kūpīgīs dorgums. Atpakaļ pi seve. Es šodien nebūšu vīns, man ir pazaveicīs ar sarunu bīdreniem, kuras katra savā veidā ir īmenušas ceļu timā kolnā, ko īprīkš pīmenēju. Īpazeismīs. Ligita Spridzāne, mūsu pašu Upītes kultūra telpas dviesele. Pedagoģe, kura īmocējusi celot 100 bārnu. Interesanti, ka tīši Ligita gondreiz pirms 20 gadiem atzeiva no senū Daņilovkas arheoloģisku jūstu, kas tāden ir vīns no mūsu puses lapnumīm. Vasala! Čau, ēsti par to Daņilovkas jūstu nebūs tā, bet vajag sarunas gaitais. Nē, tu noskaidrosim. Evita Zaremba Krīgere, pietnīce I tūpūšo zinotņu doktore folkloristikā. Ja ir arhīvu detektīvs, kura pati savom rūkom muzeju krotuvies ir pietejusi senokos jūstas, lai pēc 1000 gadīm tos atkal taptu nu jauna. Vasala! Sveiks! Inese Krūmiņa. Jei pi mūsu ir māruvuse vus to lokū celi nu Reigas. Matemātiķe ir rakstnīce, tradīciju pietnīce. Inese dīgu viju mūs prūt nūlasiet ne tikai rokstu, bet arī tū, kas noteikti cilvēka dvieseliem. Šodien, jei mēģinos īmociet aust arī mani. Vasala! Labdien, paldies! Forši tā sākt dienu ar komplimentiem, paldies! Bija ļoti patīkami. Jā, matemātika palīdz, jo grozot celu dēlīšus mums ir vismaz līdz 4 jāmāk skaitīt. Un tad tas pārējais jau ir procesā. Un tu ļoti jauki pateici par to iešanu pret kalnu, bet tas, ko mēs tagad mācamies nākošajā līmenī, ir, kad mēs esam tikuši jau diezgan augstu kalnā, tad mēs varam sākt dancot. Uz priekšu, atpakaļ, uz priekšu, atpakaļ, atpakaļ, uz priekšu. Un tad mēs varam sākt izaust nevis to, kas mums sanāk, bet to, ko mēs gribam. Ines, tu mūsīm Upītie jau izrodījis vakar. Koda bija nakts Upītes telpos vai izagulējis? Jā, es ļoti labi izgulējos un bija tik forši, ka Ligita vakarā man izrādīja visu. Tas ir tāds, es nezinu, es varētu teikt, ka brīnumam līdzīgi, bet tas ir manā redzējumā tiešām atkarīgs no tā, kāda uz vietas ir cilvēki. Jo es esmu bijusi vietās, kur ir lielās senās muižas un viss ir nolaists līdz kājai.
cilvēkiem nekas neinteresē. Viņi visi ir acīm redzot pierakstījušies par faniem tādā lapā, kas saucās viss ir slikti.lv, un tā arī dzīvo. Bet šeit es redzu, ka notiek īsta dzīve, cilvēki dara labas lietas, un cilvēki priecājās par dzīvi un dzīvo ar garšu. Vienreizēja labs iespējas man ir. Ligit, Evit, ko jūsī pēc vakardienas meistarklasiem vai esat izagulējušas? Es knapi paspēju uz to īrakstu izaceltīs to. Esmu izagulējusies, bet tas, ka labi, ka ir kas pamūdināja. Esmu tipiska pūca. Es arī. Mēs te pulciņā, es arī, bet vakar tas nenotika. Jā, vakardiena bija ļoti, ļoti ilgi gaidīta, kopš es uzzināju, ka būs tāds piedāvājums meistarklasēm. Es tiešām ļoti priecājos un gaidīju, jo bija daudz jautājumu konkrēti, ko es gribēju noskaidrot un saprast. Un naktī sapnīs turpināju aust, jā. Super. Vai jūs atceraties savu pašu pirmo jūstiņu, ko uzaudāt? Vai tas bija lapnums vai dreižāk sapenušies dīgi dūma mestusu mīra? Manas pirmās celu vispirms prievītes, bija skolas laikā, tas bija klasē 5. 6. neatceros. Mēs audām ar īrisa diegiem, tā saucamajiem, tās bija tādas smalkas celēnītes. Un, laikam gribu palepoties, ka pēc tam manu darbu nodeva arī citas manas klases biedrenes un dabūja atzīmes labas par to. Tikai domāju, ka man īsti nav bijis tādu neveiksmi no paša sākuma ļoti izteiktu. Protams, ka ir nianses kaut kādas, ko var labot vienmēr, bet jā. Tieši pašu celu aušanu es iemācījos 91. gadā Kautsmindē 3x3 nometnē, un mana skolotāja bija Kanādas latvieta Lilija Treimane. Tā ir tāda interesanta lieta, ka tieši tas, kas ir saistīts ar rakstainajām celēnēm, uz kurām ir ģeometriskais raksts, nevis vienkārši tāds ritmiņš pa 4, ka tā amata prasme Latvijā bija ļoti, ļoti kaut kur tā kā sākos pazust un izgaist, un atbrauca Lilija ar milzīgu pūru, ar ārprātīgi lielām zināšanām, un principā tas ir tas, kas ir ļāvis šai kultūras daļai atdzīvoties, jo Lilijai ir arī milzums skolnieku, un es esmu viena no, un es arī turpinu mācīt. Manā kontā ir vairāk kā 50 meistarklases 3x3 ietvaros, un tāpat satiec savu meistaru, un es turpinu strādāt. Bet pašu pirmo es vadāju līdz uz nodarbībām. Pati mana pirmā tāda, es pat īsti viņu nevaru par jostiņu nosaukt, tas bija tāds milzīgs pārdzīvojums, ka ir diegi ievērti dēlīšos, un tagad es sāku griezt, un man sanāk, un nāk skolotāja garām un saka, var arī tā. Un no tās pašas pirmās dienas vienmēr man ir raužot bijis jautājums par labi kvalitatīvi padarītu darbu. Un tā ir tā augstā latiņa, uz kur es gribu aicināt tiekties arī visus savus skolniekus. Jā, ja tu tieši jautājums par jūstiņu, ko jūs tas noaušana, tas ir nozīmē, ka vismaz tik garu, ka var aplikt ap vidu. Tā sokumi celaušanas man bija, tā kā es jau biju lila arī, jo skolā mūsim ar namocēja, bet augšskolā Pidaces Pudānes, viņa mūsim tādas aušanas pamatus parodīja veidus, un arī tas bija ar īrisa mulinē dīgīm. Īverūt, ka arī tos bija tādas smalki paraudziņi. Bet pie pirmos jūstas atkal savukārt tā kā soku īt kodā skolā praksē ar skolnīkiem un ar 8. klases, tulaikos bija 8. klases meitenes. Mēs nubraucām, tas bija 2005. vai 6. gads, ka mēs itodā pavasara dīnā, ko tagad orā, nubraucām pie Helēnas Šakinas iz Ančipau, iz Pīrūbežu, un viņa mūs parodīja, ko Jozmat ir garo jūsta, ko garu jūsta auš, tos usas pamata lītas garos jūstas aušanai, jei mūsim parodīja. Bet muna pirmo jūsta, ko toda, es tādien domāju, kuru pirmo es uzaudu. Vai tas, ko tu saki, Daņilaukas jūsta, ko es ar domāju, ka te ir jūsta tūlaik. Kaut gan pēc tam pietūt, es sapratu, ka tas ir Daņilaukas senkapīm, tas ir to, ko Vilnainas apauts, bet kurai rakstus es biju nūzēmējusi jau kodas audējas, kas bija jau uzaudusi tu apaudu, kur zēmēju rakstus i nuaudu. Vai te bija man te
pirmo raksaino, kuru es patīsībā pati lasēju gan rakstus un to principu, ko aust, pēc tam, ko Helēna bija īrodējusi, bet pirmū garo jūstu no sākuma līdz beigām, ko es te jūsta ir teiku, Dominika nosauju tu, te jūsta arī ir pēc Antona mammas Annas Lišānes jūstas, nu tikai man viņa tik šaura, ko jai nesanoca, jo man pasniedzies sacīja, ka tev, lai saitu viņa tik šaura, tev ar vienkārtīgu jāuž būs. Bet es savieru garu vienkārtīgus dīgus, meklēju krosas un sapratu, ka, nu, nebūs, jo cik es 10 vai cik centimetrus biju noaudus, es kā uzspleist un uzbrukt un domāju, nā, itos nauš, es ņemšu divkārtīgus jau gatavus dīgus, pīlasiešu krosas todas, kodas ir. Un tūlaik, jā, nu, divkārtīgos es noaudu un līdz ar to viņa nav tik cīta un drusku pa kodu centimetru, ne centimetru, bet milimetru vai 2 milimetriem arī platoka sanākusi. Vai pēc pirmos noaustos jūstas jau uzreiz sapratāt, ka tas nebūs jūsu hobijs, bet kaut kas vairāk? Nu, grūši pasciet, jau, ja tīši par mani, jo to uzreiz nezametos nokamo jūstu aust. Jā, man jau tā jūstu aušana beigās diploma darba tēma bija. Un līdz ar to, jā, es esmu kaut ko vairāk papietējusi, kaut ko vairāk padarījusi, pazarakņosies tīši par tom jūstom, kas ir te mūsu pusē sastūpamas. Bet pēc tam es atsagrīžos vairāk pie tādas aušanas pēc kāda drusku dažiem gadiem, bet tāda pauzīte pavadu. Man ar hobijiem ir grūti, jo tā ir tāda ļoti kritiska tendence. Es iemācos kaut ko savam hobijam, un tad tas paliek par profesiju. Tā tas bija ar jostaušanu. Principā arī ar to ornamentikas teoriju ir tā, ka vienkārši tas man interesēja, un es tur zīmēju un pētīju likumsakarības, un tā kā man ir viss labi ar matemātiku, tad arī, nu, no tāda ģeometriskās punktu vietu metodas, jā. Un arī ir sanācis tā, ka tas ir rezultājies, ka ir zvaigznē izdota grāmatiņa zīme, raksts nozīme. Izmācījos masāžu, sākumā vienkārši, lai savai ģimenei palīdzētu, un tas ir arī izgājis tālu jau ārpus ģimenes robežām. Izmācījos pirtniecību, tas pats. Izmācījos Hellingera sistēmu, tas pats. Sapratu ogļu staigāšanu, atkal tāds pats rezultāts. Un tagad es mācos prūšu valodu, cerībā, ka tā nepāraugs par profesiju, jo prūšu valoda skaitās izmirusa valoda, un tajā īsti runā tikai tāds fanu pulciņš, tā ka varbūt beidzot man būs hobijs, kas būs tikai hobijs. Mums ir slītas pamatīgi. Mūsu vēsturi pazīst pavisam cita veida pieredzi. Senajā Grieķijā cilvēks skaitījās izglītots, tad, ja viņš prata daudzas lietas. Bet, jā, attiecībā uz jostaušanu tas ir kaut kāds tāds ļoti īpatnējs process, jo it kā tu cilvēks strādā ar galvu un ar pirkstiem, bet notiek kaut kas arī emocionāli. Nu, ar manu pirmo jostu bija tā, ka tā tapa 13. gadā, jo tā pirmā celēnītēm, kas man bija skolas laikā austas, es kādu laiku vispār par to nedomāju, tad es pabeidzu skolu, es braucu uz Rīgu, un tad man sākās liela interese par sākumā dzimtas pētniecību, pēc tam attiecīgi novapētniecību, un mēs atbraucām 13. gada pavasarī agrā atbraucām tepat uz Upīti ar folkloras kopas vadītāju kopā manu mammu, kas arī dziedē folkloras kopā mūsu. Braucām mācīt savus celēnes. Atcerējos to principu, kā tad īsti bija jāuž, un es noaudu savu pirmo jostu. Garumā ziņā nebija īsti 3 metri, bet, nu, apsiet varēja, un āķis bija lūpā, un kopš tā laika praktiski es pašmācības ceļā tālāk pētot literatūru un video dažādus. Esmu noaudusi tuvu pie 50 jostām, daudzus arī aizgājušas projām no manis, gan kā dāvanas, gan kā pasūtījuma darbi. Ko jūs klausātajam no Molas, kurš itu būs dzirdies, ko jūs jam izstostātu to, lai es saprotu, kas tad īsti ir celu jūstiņu aušana? No, jā. Tam, kas īstenībā es tā kā tagad tādu reklāmu tūlīt taisīšu, jo, ja cilvēks grib noaust kādu garu deķi vai lielu lakatu vai kaut ko, tad ir vajadzīgas stelles, un stelles mājās aizņem veselu istabu. Vai nu tad ir jāiet kaut kur uz studiju vai uz tautas namu vai kaut kur, un tad atkal nevar strādāt mājās, jo ir vajadzīga visa tā garā ierīce, kur tos vertikāli
vertikālos velku diegus savelk iekšā, un pēc tam tad ar aužamo diegu strādā cauri. Un celu josta tanī ziņā ir ļoti ideāla manta, jo tur nav lielās stelles, tur ir kaudzīti ar tādiem maziem dēlīšiem. Viņi ir četrkantāni katrā stūrītī pa caurumiņam, diegus izver cauri, un pēc tam piesien, kur gribās, cik garu gribās, var salocīt, tā teikt, iemest vienu mezgliņu, lai tur nesaputrojās un salocīt un ņemt rokas somā līdzi un aust autobusā, ja gribās, vai pat lidmašīnā, un arī raksta iespējas, ja stellēs tikai diedziņš staigā augšā lejā, un tad būtībā mums ir tāds 2 krāsu salikums, kas tur strādā un mainās ar vietām, tad celēnē no tiem 4 variantiem sanāk daudzkārtīgi vairāk visādu ideju, kuri varbūt nemaz nav sākumā jāmācās raksts, saveram dažādas krāsas, paeksperimentējam, kā viņas mijās viena ar otru, un tā variantu bagātība ir bezgalīga. Nu, būs pascē. Varbūt jūs laika gaitā ir pašom nokuši kaut kādi jauni nosaukumi celu aušanai, ko pašas esat devuši, vai to arī... Tā kā terminoloģija, sava? Sava. Attiecībā uz terminoloģiju viena lieta ir tā, ka ir nācies saprast, ka mīļam bērnam daudz vārdu, jo skatoties, piemēram, pasaules praksi un meklējot internetā angļu valodā, mēs tikpat labi redzam, ka tas ir card weaving, tātad kartiņaušana, un tikpat labi tas ir tablet weaving, jeb galdiņaušana. Un arī, ja paskatās latgalē šur un tur sauc viņus nevis par celu dēlīšiem, bet par galdiņiem. Un otra tāda lielā lieta ir, ka mācot ģeometrisko rakstu, es lietoju jēdzienu par raksta režģi jeb tīklu. Šādu tīklu pirmo reizi citam raksta veidam izstrādāja Modris Tenisons un prezentēja 2000. gadā, kad Latvija piedalījās Expo izstādē Hanoverē. Un pēc tam tapa tur tāds lielāks projekts viņiem sadarbībā ar Armandu Strazdu, kas bija tā Vislatvijas lielvārdas josta, kur datorizēti varēja kaut kādus datus ierakstīt, un tad izveidojās ornaments. Un tas bija saistīts ar šo ornamentu tīklu jeb režģi. Bet celēnē tas režģis jeb tīkls ir principiāli atšķirīgs nekā Tenisona izstrādātais. Un tas ir tāds mans darbiņš un pienesums. Un man patīk šim tīklam pievienot vienu vecāku vārdu, ko es izlasīju aprakstos, kur audējas vai rokdarbnieces ir uztaisījušas tādu paraudziņu komplektu, un to sauc par rakstraudzi. Šis rakstraudzis, tas man ir tāds sirsnīgi mīļš vārds, ko es gribētu, kad tas parādās atpakaļ mūsu valodā. Tad tu nenokļūdīsies, ka uzliksi. Jā, jo ir kur paraudzīties. Jā. Un zināmā veidā jau tas, ka arī šeit ir mums izliktas priekšā tās celu jostas gatavās. Un tāpat es arī dažas atvedu līdzi, ja, savā veidā tie ir tādi rakstrauģi. Jo gribu, piemēram, salikt kaut kādā citā kombinācijā priekš konkrēta cilvēka zīmes, pacelt tik acis un paskaties. No tā paņem vienu, no tā paņem otru, un ar to sajūtu, ka tas derēs konkrētajam cilvēkam. Un tādēļ kādreiz arī tā gadās, ka manās jostās, tā kā tiek lietotas gan tās zīmes, kas ir saglabājušās cauri visam 1000 gadu garumam mūsu kultūrā, gan arī ir dažas atsevišķas zīmju grupas, kur var teikt, ka šis ir parādījies tikai etnografiskajā laikmetā, un tas atkal ir izgaisis līdz ar arheoloģisko laikmetu. Un ja mēs šajā celu aušanas valodā saprotam ne tikai alfabētu un gramatiku, bet spējam rakstīt domrakstu, tad to var salikt pēc savas vajadzības un interpretēt, tā kā, lai tas derētu attiecīgajiem cilvēkam, kas to valkās. Kodreiz jūs te bija gūdalīte, bet jūs nevarēja izdomotīs cilvēka ni ikdīnā, ni jebkodos svātkos, ni šūpulī īkār, ni veiram bikses saistēsiet. Ko ir mūsdīnos, vai vienīgīs pīlītojums celu jūstiņom ir pi tautu tārpa, vai ir vēl citi pīlītojumi, kur... Arī varbūt. Man ir atkal ko teikt, jā. Man ir atkal ko teikt. Bērnībā man bija jāpiespiež, man vienmēr Mildas tante, saimniece, kur mēs dzīvojām, teica, runā bērniņi.
Runā, pilnos teikumos runā. Tas beidzot kā iemācīja, tā tagad nevar mierā palikt. Celu jostas ļoti daudzi un daudzas izvēlās nēsāt pie etnotērpiem, kas nav pilnīgie tautas tērpi. Un ir pat vesela tāda, kā lai saka, tāda grupa, dāmas, kas ir savā laikā iepirkušas linu kleitas, tās, kas ir mairai brīnišķīgas. Un pie šīm linu kleitām tad valkā savas jostas. Vai pašām ir kaut kādas tādas kleitas, kas ir atbilstoši tādam tautiskajam stilam, bet viņas nav precīzi ne arheoloģiski, ne etnogrāfiskas, bet tas ir joprojām mūsu nacionālais stils. Un es uzskatu, ka 21. gadsimtā arī tas, kā mēs izjūtam savu piederību un tas, ka mēs to jostu nēsājam, tā ir arī latvietības izpausme. Un tas varbūt ir tas, kas pēc 300 gadiem muzejā stāvēs tādā sadaļā, kur ir 21. gadsimta etnogrāfija. Jo citreiz man paliek tā pilnīgi bailīgi, kā tad tas būs, ja mēs tagad tikai kopējam, un uztaisam vienu diegu savādāk, un tur kāds no kādas komisijas pasaka, nē, šitā nebija, Tad, ko tad beigās? Tad beigās pēc 200 gadiem tad etnogrāfijas muzeja attiecīgajā skapī, kur 21. gadsimts, tur nolikta zīmīte ar uzrakstu, viņi mācēja kopēt 19. gadsimtu, un pašiem sava nav nekā. Bet vēl joprojām, ir daudz veidu, kā jaunradīt, ir daudz veidu, kur to pielietot. Es domāju, ka arī upītē uz vietas zina, cik ļoti labi ģitāras lentei var celēni noderēt, lai ģitāra turētos. Tāpat arī jostas, ko varbūt valkā ne tikai ap vidu, bet mums ir tāds paradums, ka mēs Jāņu svinību laikā savus meju vārtus izrotājam ar jostām. Pielietojums var būt ļoti plašs un ļoti liels, un tās ir ne tikai jostas. Tie ir arī tā saucamie apaudi, un apauds nozīmē, ka tas jostveida izstrādājums, ka viņš tiek, vai pieausts vai piešūts pie apģērba malu, vai izrotājot apakšmalu, vai izrotājot kakla izgriezumu, vai piedurkņa galus. Un manā redzējumā tas arī ir tāds ļoti labs tāds individuālais piesitiens, ka es varu, piemēram, veikalā nopirkt, tradicionālos melnos brunčus, tādi kā tagad visur ir, ka viss ir melns un viss ir vienkrāsēns un viss ir vienāds. Un ja es viņiem vienkārši vienu mazu svītriņu apakšā piešu ar tādu akcentiņu, pirmkārt, tanī brīdī tas bruncis kļūst unikāls, ka viņš nav nevienam, otrkārt, latviešu raksturs ir rotāt. Par to ir jau pirms 100 gadiem runājis Brasteņa Ernests, un tas mūsu dabā nav mainījies. Ja mēs ejam kaut kur, mums ir nepieciešamība savus darbus izdarīt tā, lai būtu skaisti. Jā, un es te vakardien īraugu Tineses Justiņa, domāju, tādu lenti, pilnīgi tādu, viņai smalkas lentes, jo tādas, ka, miniatūras, te varētu pilnīgi arī bizēpēt tādu, un būt un es piekrītu par to, ka tīši kaut kādā apģērbā molu rūtošanai, jo man pašai ita ideja laikam uz vairāk ir īpatikusies uz itu breidi, jo esmu jau noaudusi patē brunčus un brunčīm apakšmalā tāda likās, pausam savādāka sajūta, ka brunčīm ir tāda maziņa, bet tāda forša maliņa. Man ir tāda sajūta, ka dažreiz mūsdienās latvietību var caur jostu ienest savā dzīvē, un man tāda pieredze diezgan daudz bijusi ar pasūtījumu darbiem. Viens, protams, ir tas tāds tradicionālais, jāsaka, jau kāzu variants, kad pat ja nav tautas tērpos kāzas, vienalga cilvēki kaut ko piekombinē vai mičošanas laikā vai vēl kaut kur. Bet man ir bijuši vairāki gadījumi, kad jaundzimušajiem pasūta jostas un to jostu apcina bērnu, kad ved mājās un zemdību nama. Tad man ir bijuši pasūtījumi. Mēs audām ar mammu 2 5,5 metrīgas jostas baznīcas zvanīšanai, un tur tieši bija tā vēlme, ka gribas to latvisko arī baznīcā ienest. Tā bija katoļu baznīca, diezgan tā interesanti, kā tas viss, protams, saistās. Un ir arī bijuši gadījumi, kad cilvēki, kam viņam nav tautas tērpa, bet gribas latviskumu savās mājās saglabāt un tad pasūta vienu jostu, ko arī, kā te minēja, gan uz galda liek kompozīcijā kaut kur svētkos, gan vienkārši mājās kaut kur skaisti pakar un ir tā sajūta, ka saknes ir tuvu.
Es esmu dzirdējis, ka labs meistars var noaust todu celu jūstu, ka jai dar gan zirgam grūžūs, gan izvilkt mašanu no kanos. Vai te ir taisnība? Runājot par kvalitāti, ir tā, ka celu jostu nevar noaust tā, lai viņa būtu par stipru vai par cietu. Jo mēs vairāk piesitam un jo mēs vairāk cenšamies, jo tam darbam ir lielāka kvalitāte. Un tas ir tā, ka celu jostu nevis varētu lietot kā grožus, bet ir atrasti un ir arī muzeja krājumos, un cita starpā dziedātāja Ante Eņģeli ir arī mūsdienās noaudusi celotus grožus, visus 11 metrus, tā ka visu cieņu paklanos meistarei, jo es aužu tik pa 3-4 metri. Bet jā, tas izstrādājums ir tik stiprs, ka var zirgu valdīt, var mašīnu izvilkt, var visu, ko jūs vēlaties, ja viņš ir pareizi noausts. Jo pa ļenganu var vienmēr, bet pa stipru tur ir jāpacīnās. Jā, varu piebilst, ka man mājās glabājas manas vecmammas, vecvecmammas droši vien, grožu fragments, audums, kad ir celaudums, bet vienkārši sarkanā krāsā, bez nekā aizauts ar linu, un tik tiešām saglabājies cauri gadu desmitiem, un doši gadi 80 tiem grožiem ir. Runājot tieši par Ziemeļlatgali, par vītēju tradīciju, ko mēs varam atšķirt, ja kureina jūstiņa nok, vai ja ir no Ziemeļlatgalis, vai ja uzpori ir no Latvijas, vai kādas kaimiņu valsts. Kas ir tai atšķirība? Tā tad tas, kas ir tāds varbūt pirmais ātrais ekskurss, kā noorientēties, ir, ka, ja mēs skatāmies uz arheoloģisko laikmetu, tad varbūt ir divas tās lielākās grupas, kam ir vairāk jostveida audumi saglabājušies, jo kuršiem ir nedaudz un zemgaļiem nav vispār tikpat kā nekā. Bet lībiešiem un ledgaļiem ir arheoloģiskais materiāls tāds, no kura jau ir iespējams kaut kādas secinājumus izdarīt. Un tad, ko mēs varam redzēt, ir, ka lībiešu jostās ļoti lielā daudzumā paraugu ir izmantota gan vilna, gan lins. Un līdz ar to tā jostai veidojās, viņa ir tāda mazliet reliefāka, jo lins ir stīvs, un līdz ar to lins nestiepjās. Tās lina vietas tā kā tiek piespiestas ciešāk, un viņas ir cietākas, bet plānākas, un vilna taisa tādas skaistas reliefeņas virs. Bet seno ledgaļu jostas ir vilna. Un vēl ledgaļu jostām ir tāda kompozicionālā īpatnība, ka ir kompozicionāli ir ļoti daudz tādi raksti, kas jostā veido nevis kvadrātos stūra, bet ka nāk tā kā 3 stūrītes no vienas puses, 3 stūrītes no otras puses, 3 stūrītes no vienas puses, 3 stūrītes no otras puses. Un tad tajā 3 stūrītī tad ir attiecīgi kāda zīme, jā? Vai viņi izskatās tur kā jumis vai mārtiņš vai līdzīgs kādam ziediņam vai ķemītei, bet tā kompozīcija ir 3 stūrveidi. Un tad otra lielā lieta, kas ir Latgalē raksturīga, ka kompozīcija ir tāda, ka ir piemēram, gaišs laukums noausts, kurā ir iejausta iekšā tumšāka zīme, tad ir tāda robeža, kas to nodala, un tad ir tumšais laukums ar gaišo zīmi. Un tā tas mijās visā jostas garumā, un arī es esmu priekš sevis ieviesusi tādu darba terminu, ka tā ir gabalainā kompozīcija. Un citos reģionos tā gabalainā kompozīcija nav tik izteikta. Zemgalas villainē varbūt vēl ir, bet viņai ir viss fons vienā un tā pašā sarkanā krāsā, un līdz ar to tos gabalus tā atsevišķi neredz kā gaišākus un tumšākus. Un ir tad cits kompozīcijas veids, kur zīmes tiek viena no otras atdalītas ar starprakstiem vai krustiem, bet ja mēs redzam šo 3 stūrveidu kompozīciju, un ja mēs redzam to gabalaino, kad ir gaišais gabals ar tumšo zīmi un tumšais gabals ar gaišo zīmi, tad diezgan droši domājam par Latgali. Varbūt tīši krosas, ko tas ir Ziemeļlatgalē raksturīgākos krosas vai Vusai Latgalē vai tai pašai lībīši būs raksturīgākos. Tur ir divas atšķirīgas modes, varētu teikt, jo krāsa salikums arheoloģiskajā laikmetā un kompozīcija diezgan atšķirās no etnogrāfiskā laikmeta. Un mēs to zinām, ka tas ir tā par tautas tērpu arī visā pilnībā, jo arheoloģiskajā laikmetā lielākoties ir vienkrāsēns vai ļoti sīki rakstēns audums, kurš ir pamatā, tā kā bruņķa vai jaka. Un tad šīs te rakstēnās apdares un diezgan daudz arī metāla rotājumos. Un etnogrāfiskajā laikmetā mums strīpēns rūtāņs, visāds, bet jostu rakstos tad dominē tas, ka šeit jau kombinējās lins kopā ar vilnu, tā ka tipiskā varbūt tāda celu josta būtu, kur ir balināts vai nebalināts lins un kur
klātesoša rakstā noteikti ir sarkanā krāsa tajā vai citā tonītī, un diezgan droši arī zaļā krāsa. Bet arheoloģiskajā laikmatā prestiža tonis ir tumši zilais, kas ir tā kā, ja par godiem, tad jau ar tumši zilo. Un tad tam tumši zilajām līdzās parādās arī dažādi var interpretēt tos sarkanos toņus, bet principā tas, ko vajadzētu varēt nokrāsot ar madaras sāku. Kādam viņš sanāk oranžāks, kādam brūnāks, ir skaidrs, ka viņš nav ķīmiski sarkans, bet tāds tad ir tas atšķirīgais krāsu salikums, ka senvēsturē vairāk ir zili sarkanais, un etnogrāfijā tur jau diezgan plaši piedalās lins, un tad tur būs bez lina noteikti vēl sarkanā krāsa un zaļā, un diezgan daudzām jostām tad attiecīgi ir tā, ka tas raksts ir sarkan balts, un tur tā zaļā krāsa arī piedalās, bet uz malām ir tāda skaista maliņa ar skujiņām, un tā tad mēdz būt tumši zils ar dzeltenu. Jā, bet mums arī zīmē Latgale ļoti tipiskas ir, ja tieši etnografisko tautas starpā vinkoršokas, protams, ne jau rakstainas, bet vinkoršokas, celainas, kuras būs garants sveitarotos vai ar mozu skujiņu, un arī es gribētu sacīt, ka jos varbūt jaunokas drusku par tom, kuras minēja Inese, bet kā violeto un rozā krosa ļoti īcīnietā jūstos ir. Bet atkal tīri par tādu psiholoģisko, ka uzskata, ka latvieši ir tādi brūni un pelēki un varbūt drusku zaļi un vispār tādi mierīgi visi tie toņi un pieklusināti, tādi pelēki brūni, Paskatiet, spilgti dzeltenis, tumši zils. Jā, dzeltenā arī sarkans, sulīgi zaļš. Rozā, lilā, paņem rucavas cimdus, piemēram, rokā, tur vispār ārā, tur vispār krāsas salikumi. Kur lūdzu tur ir tas pelēk brūnais latvietis? Kuram ir vajadzīgs, lai par mums tā domātu? Cimdos arī pareiz, vai ne? Kādas krāsas. Tas ir sociāls konstrukts tā ideja. Tas ir redzams ļoti labi pirmās Latvijas laikā izdevumos, kā laiku, jāsaka, īstais vārds ir borēja. To, ka jums jābūt dzeltens, zaļš, brūns, zemes toņi, zāles toņi, dabas toņi, kādās nebūtu sarkanie toņi, vai ne? Bet tā ideja, ļoti interesanti, tas, ka saglabājusies tik ļoti zemapziņā, ka, piemēram, cimdi mūsu pusē, praktiski viss, ja paskatās īsti, visus cimdus, kas mājās ir, tur būs 90% brūni, dzelteni, zaļi. Ļoti, un visi to latvisko krāsu tiešām tas joprojām lieto to terminu, ka latviskās krāsas brūns, dzeltenis, zaļš, varbūt oranžs drusciņi. Un ja ir kaut kas sarkans, piemēram, tad tur ir ļoti, ļoti minimāli. Lai gan jūs tās tiešām un īpaši tev šķilbēnu pusi, kas ir saglabāts, tur ir rozā ar violetu un sarkanu blakus. Gluži kā suitiem. Jā. Mums viļakas pusē nav tik izteikti, bet vienalga sarkanais ir praktiski visur. Violets ir ļoti, ļoti bieži izmantots, kaut kā tā. Vai Krosovam ir nūzējumi? Sacēja par tumšu zilu gudījumu vēl kā? Jā, tāds acīm redzot ir bijis tas senākais priekšstats, bet tā atkal jāsaka, ka šeit es ļoti pievienojos Janīnas Kursītes uzskatam par to, ka tas, ko mēs tagad saucam par melnu, ka tur ir ļoti diskutējums tas jautājums par to mels, kas ir tā kā jau saistīts jau vairāk ar mēļo, ar mēlenēm, un ka tāds plakani melnais, kā mēs šodien lietojam apģērbā, ka tāds vispār senatnē varēja arī nebūt bijis, jo tādu ar augiem ir diezgan grūti nokrāsot. Bet attiecīgi tas tumši zilais, kas arī nenāk viegli, bet prasa ļoti lielu ieguldījumu, lai viņu nokrāsot. Vai arī tad ir jāpērk indīgo, kas atkal nav lēti, tur atkal tad vajag zināmu rocību, lai to godu drānu uztaisītu, ka tas ir bijis tas, ko varbūt mēs sākotnēji esam arī vienkārši saukuši par melnu. Līdzīgi kā nakts debesis, viņas īstenībā ir tumši zils, viņas nav melnas. Bet mēs sakam melns. Un tās pārējās krāsas arī tīri no tāda, kā lai pasaka, cilvēces attīstības viedokļa. Janīnā ir 99. gadā izdota brīnišķīga grāmata Latviešu folklora mītu spogulī, kur viņa skaidro šīs te likumsakarības un lietas, un runājot par krāsu simboliku, ir tāda versija par to, ka cilvēcei attīstoties krāsu izjūta un krāsu nianses arī tikai pamazām ir ieguvušas vārdus. Un pirmās nosauktās krāsas ir balts, melns un sarkans. Un to jūs varat noķert dažādos pasaku motīvos, kur ir 3 jātnieki, balts, melns un sarkans un vēl daudz visu kaut ko, Un baltais un melnais ir ahromātiskās krāsas, tā kā bezkrāsainās krāsas. Un sarkanais tad ir tā pirmā īstā dzīvības krāsa, un mēs viņu arī šodien asociējam ar dzīvības krāsu.
Jo, jā, asiņu krāsa, bet tas nav tikai par asinīm, tas ir vispārīgi par dzīvību kā tādu, jā. Un, ja mēs paņemam slāvu cilmes valodas, jā, tad viņiem sarkanais ir krasnī, kas ir ar to pašu, kas ir krasivī. Kad tas krāsainais un sarkanais, viņš ir saistīts ar skaistumu izjūtu. Un tas ir kaut kas tik ļoti dziļi arhaisks, kas nāk mums līdzi no neskaitāmām jau paaudzēm, ka turpat grūti ir atrast kaut kādu tādu, mūsdienām atbilstošu loģisku zinātnisko skaidrojumu. Un mēs nevaram paskaidrot, kā tas tieši mūsu smadzenēs darbojās, bet ir skaidrs, ka tas darbojās. Baltai krāsai arī ir Jā, bez šaubām, nozīme. jo balts asociējās ar tīrību. Jā. Evitai varbūt par kaut kādu krāsu. Varbūt ne tādā plaknē, bet par krāsu lietojumu, piemēram, tais pašās 19. gadsimta un 20. gadsimta mijas jostās. Man liekas, tajā brīdī jau grūti mums runāt par kaut kādu, varbūt dziļāku izpratni, jo pasaulē tad jau mainījusies tomēr, un cilvēku iespējas ir plašākas. Un tik līdz ienāk anilīna krāsas, man liekas, tad ir tas moments, ka jebkas, kas ir jauns, protams, ir interesants. Un tik ir iespējas, tad vienkārši tiek krāsots un mēģināts. Un kurai tagad greznā, kurai krāsēnāk, un domāju, ka tās jotas, kas saglabājušās mums muzejā, ir arī no Ziemeļlatgales tās koši rozā un koši violetajām svītram. Tur noteikti nav vairs stāsts par tik ļoti par pasaules redzējumu, varbūt, vai to, kas liekas kaut kādas dziļākas, kaut kādas saknes, tā visam droši vien, ka nav. Drīzāk ir tas, ka man ir iespēja, es varu nopirkt to krāsu, un man liekas skaisti, jo citiem nav. Un vispār tas stāsts par to, ka es ļoti šaubos, ka kaimiņi meitas skaties viena otru, un man tādos pašus bruņčus vajag, jo kaimiņienē ir tieši pretēji, vai tāpat arī jostu. Es gribu kaut ko tādu, kas nav citām blakus meitām. Man liekas, tuvāk mūsdienām, jo tas noteikti ir bijis aktuālāk, akūtāk, jo tās iespējas ir radušās tajā laikā. Tāpēc man liekas, ka par tādām dziļām krāsu izjūtām mēs varam vai runāt zemapziņas līmenī, izjūtas, izpratnes līmenī, vai tiešām pat tādiem senākiem laikiem, kad cilvēki dzīvoja tajā, teiksim, tā mitoloģiskajā pasaulē vēl, kad viņam apkārt bija citā izpratne par laiku, par telpu un tam līdzīgi, jā. Vai celošanu var izemocētīs jebkurš cilvēks, kam ir divas rūkas, nedaudz pacītības, vai tu var apgūt mojos, piemēram, siežot virtuvī, vai blokus ir vajadzīgs meistars? Ir vēl viens noteikums. Divas rokas, jā, vēl jāredz, ko dara. Drusku pacietības, un tad tas galvenais noteikums jāmāk līdz 4 skaitīt. Un ja tās visas lietas ir, tad var raut vaļā. Jā, svarīgā lieta ir mazliet pacietības, mazliet drusciņu prāta un redzēt, ko dari un mācēt skaitīt līdz 4, bet 90. gados man ir bijusi ļoti laba sadarbība ar Cēsu Rotkalu Daumantu Kalniņu. Un Daumants arī ir pētījis, kā strādāt, ka viņš strādā ne tikai taisa arheoloģijas atdarinājumus, bet viņš arī visu to metodoloģiju lieto atbilstoši tam laikmetam. Un Daumants bija nācis pie secinājuma, ka tās vienkāršās lietas, ka tās principā jau ir mācējuši katrā mājā paši uztaisīt. Bet tādas sarežģītas lietas, tā kā piemēram metāla darbos, tas varētu būt tā, ka tās misiņa spirālītes, ko liek vilinē galos, ka to var katrā mājā pats sev uztaisīt, bet, piemēram, kaklariņķi tur ar iekalumiem, ar rotājumiem, ka tas tad ir attiecīgi tas meistara darbs. Un līdzīgi asociējot to ar aušanu, es varu teikt, jā, ka svītrainās, skujainās un tur ar rombiņiem un līklocīšiem jostas, tā ir tāda lieta, kas varētu eksistēt katrā mājā un ko var bez lielas piepūles katrs iemācīties. Bet tālāk tā daļa, ar ko mēs nodarbojamies vakar un šodien, kas ir ģeometriskais raksts, tas ir nākošais līmenis. Itūs geometriskus rakstus, kuras varu atrast meistaru, kuras varu atrast kaut kādu, vai ir vēl gromatas, neskaitot tavu? Jā, par ģeometrisko rakstu, manuprāt, labākais, kas Latvijā ir izdots, ir Lilijas Balgaus Treimanas grāmata Celainas. Un tas ir ne tikai par ģeometrisko rakstu kā tādu, bet viņa ir ļoti uzcītīgi, ļoti sistemātiski izlikusi visu vien, kas viņai ir bijis pieejams, ļoti pilnīgu pārskatu par to, kādas jostas Latvijā ir muzejos atrodamas. Un
tas ir līdz pēdējai rūtiņai precīzes darbs, jo šajā grāmatā, ja mēs atšķiram kādu lapu un sākam no viena gala aust, tad mēs varam bez pārtraukuma iet pa 5-6 uzzīmētajām raksta slejām, visas rūtiņas līdz pēdējam diegam, viss ir saskaņots, gatavs tā, lai cilvēks var pieķerties un to uzdarināt pats. Ir, protams, arī vēl cita literatūra, un ja mēs pretendējam uz to, ka mēs gribam uztaisīt sev arheoloģisko tērpu vai precīzi etnogrāfisko tērpu, tad mans ieteikums ir tomēr paņemt rokā telefonu, paskatīties Google, atrast muzeja nodaļu, sazvanīties, un es zinu, ka Latvijas muzejos tādus gribētājus varbūt ne katru dienu gaida ar atplestām rokām, bet ja man ir vajadzība, es varu vienmēr pieteikties, es varu aizbraukt, es varu apskatīt oriģinālu un tad nolemt to secinājumu, vai es varu uztaisīt kopiju, vai es tikai darīšu kaut ko līdzīgu. Par tehnisko tieši kā izdarīt, tur laikam tiešām ir vajadzīgs tā, ka kādu brīdi mēs meklējam kādu meistaru, kas to var izstāstīt, jo tas ir tas labākais veids. Tīri no grāmatas iemācīties prasa milzīgu laiku un enerģijas patēriņu. Bet ir cilvēki, kas to dara. Un tagad pat arī aprīlī būs satiec savu meistaru. Un ir jēga paskatīties kartē, kur kāds kaut ko piedāvā. Es gan ar novēlošanos šogad pieteicos, bet es arī parasti piesakos, un līdz ar to cilvēkiem, kam ir interese, nav pat, nav jāmaksā un jābrauc kaut kur uz kaut kādām meistarklasēm, jā. Satiec savu meistaru ietveros, var aizbraukt. Tieši tāpat gan citi meistari, gan arī es 3x3 sajietos mācu, un tas ir vesels nedēļas kurs, kur mēs paspējam tikt no A līdz ģeometriskajam rakstam. Tā ka, ja vien pameklēt, tad iespējas ir. Jā, es domāju, ka ļoti smiedoši. Tad tāds privātoks jautājums. Par ko jūs domājat aušanas procesā? Varbūt dzīdūt aužat? Kas ir tas, ko var stundi no stundas nūsēdēt pie jūstiņas aušanas? Kas daros galvā? Aiziešu stundiņu pastrodot. Un tu to, vēl drusku līdz tam rakstiņam, vēl drusku līdz tam, bet vēl tu, gaismiņā jau var aust. Apmēram tas tā. Es pat nezinu, vai es īpaši dūmās raisos, bet īpaši laistīt kaut ko dzīdotu vai kaut ko skaitietu vai vēl kaut ko to nā. Bet tas ir tāds meditatīvs process. Man ļoti patīk tāds teksts, ko mums lekcija teica Janīna Kursīte. Kādreiz ļoti labi atceros, viņa teica to par kā aušana un adīšana, pasaules radīšana. Ka mēs no tā pirmatnējā haosa, no diegiem, mēs izveidojam kaut ko, kas ir sakārtots ar jēgu, ar domu. Un tā kā es arī izšuju daudz, tas viss process man vienmēr ir saistīts ar nomierināšanos, pēc darba dienas, tad, kad nervi ir saspringti un kad gribas savākties, sakārtot domas, tad piesēdies pie rokdarba. Un, ja tas ir vienkāršs darbs, tad var turpināt domu pavadienu, strādājot, ja sarežģīts darbs, tad ir jādomā līdz tam, ko tu dari, un vienkārši nav izspējas galvā turēt tās citas lietas, kas ir varbūt traucējošas, un kamēr tu domā tikai par to savu darbu, viss pārējais aiziet otrajā plānā, nomierina, gan ķermenis nomierinās, gan prāts, tāpēc man šķiet, ka tas ir ļoti labs variants, kā izstāt kaut kādu meditāciju vai ko tādu, kas varbūt, un vēl papildus nāk tas rezultāts beigās, kas mums ir. Kādreiz es arī uzdziedu pati, jo, kā es vienmēr saku, nav tā, ka es bezgalīgi skaisti dziedātu, bet man patīk to darīt. Bet biežāk ir tā, ka es klausos kaut ko, kas YouTube'ā nāk priekšā. Un ir ļoti atšķirīgi, ka tās domas, viņas man visbiežāk aiziet pie tā cilvēka, kas to jostu valkās. Jo tas ir saistīts arī ar to, kādus es izvēlēšos rakstu salikumus. Tas ir tāds drusku nepaskaidrojams process. Un mans redzējums arī ir tāds, ka šad un tad ir tā, ka tas mūsu prāts ir tāds ļoti kontrolējošs, ja? Un tad viņš neļauj intuīcijai izpausties. Jo intuīcija saka priekšā, ka tagad vajag izdarīt tā, un prāts pēkšņi saka, kāpēc es gribu izdarīt tā? Kas tam ir par iemeslu? Un tad tā intuīcijā pjūk,
ja viņa nevar paskaidrot, kas tas par iemeslu, un tad mūsu loģiskais prāts liek izdarīt kaut ko, un tādā vietā kaut kāda emocionālā daļa pazūd. Bet ja mēs ļaujamies intuīcijai, tad tā emocija paliek, un tas ir līdzīgi kā ar instrumentālo mūziku, ja, kad cilvēks spēlē un viņam pašam ir emocija, tad klausītāji to dzird. Bet es tagad klausoties tevi, ir strodojot ir Dīnas un Nadīna. Un tu apsasies, Nadīnas nav jāstrādā. Bet tu apsasies, tu nezini, ka ir Nadīna. Bet tu iesāc strodojot, tu jau saproti, ka ir Nadīna. Jā, bet tu iesāc un saproti, ka mēs šito noliekam uz citu dienu. Jā, tas tā ir. Šodien labāk eju izmest no skapja visu lieko. Bet tu nevar paskaidrot to pirms sēšanās, tu nezini, ka ir Nadīna. Tik apsies tu. Dažreiz tomēr drusku zini. Jā, varbūt. Bet ir tā apziņa, ka jā, man vajag, man ir brīvais brīdis. Un ja neiet viss, aizsiens iet darbu un neiet tiešām, nezinu, izmēst no virtuves visas stikla burkas beidzot uz šķūni aizmest, jā, vai kaut ko. Agrāk ticēja, ka jūs tā iejauž aizsardzību pret kaut ko. Vai aužūt na sev citam cilvēkam, vai mainos tas dūmošana, vai gribos īpazēt no sākuma to cilvēku, lai jam uzaustu jūstu, ko tie īsti ir? Tas vairā ar zemēm uzsādām ir audas. Jo man rakstēnās jostas ir, 300 plus. Un tas nav tā, ka es tik daudz cilvēkus būtu personiski iepazinusi, bet tur tiešām ir tas, manā redzējumā, tas sajūtu līmenis, tas svarīgākais. Un par aizsardzību, tīri fiziski jau pats tas fakts, ka mēs jostu apliekam, viņš liek jau mums saņemties un justies jau aizsargātākiem, jā. Un, protams, zīmes arī. Bet nav tā, ka zīmju iedarbība ir kaut kas tāds absolūts. Mēs jau te vakar smējāmies, ja? Inese, es tagad remontēju māju, kādu zīmi man pielikt virs durvīm, lai man neviens zaglis neienāktu? Šleperi nopērts. Jā. Bet par jūs tā munateit sajūtā, ka krosom citreiz, lula nūzēmot citreiz līkos, par to, ka, un sarkanīs pausam nīcīgi, bet tas sarkanīs, to strodājot, navāk sarkanu kleitu, lai tev būtu aizsardzība ģērbt. A tev pītei, ka tev jūs tā varbūt ir tī. 3 sarkanu dievi, jā. Pilnīgi pīteika. Cilvēki ir dažādi. Un viena lieta, kas ir par tā nosacīto aizsardzību, ka zīmes mums palīdz, bet zīmes mums palīdz, ja mēs paši ejam tajā virzienā. Tas ir vecais latviešu sakām vārds palīdzies pats, tad ir Dieviņš palīdzēs. Ko dariet, ja ir atnokusi tai Nadīnei, ka roksts sajūk, vai jūs tas sažašķi, vai ir viegli izvardiet uz orā, aizsaukt no jauna, vai nekas atmest ar rūku, te jūs te to pat ir sev, nekas, ka tī būs tī. Manā redzējumā tas savienojas 2 lielas lietas. Viena lieta ir tā, ko mana skolotāja Lilija visām audējām māca, un tas ir, ka katrai audējai pirmais, kas ir jāiemācās, ir tāds skaitām pandiņš, kā man patīk izārdīt, jo aužot, mēs nevaram tā kā, piemēram, ja es esmu kaut ko greizi noadījusi vai notamborējusi, es pavēlku aiz tā diega gala, un viņš viss skaisti pats izārdās, ja. Ja aužot ir pielaista kļūda, tad ir no tās vietas, kur mēs ieraudzījām, ka tā ir kļūda, mums ir jānoiet tas ceļš atpakaļ gaitā līdz tai kļūdai, lai viņu varētu izlabot. Un celošanas laikā tā kā tie diegi ne tikai staigā augšā lejā, bet viņi arī griežās viens ap otru, vijās, un vilna ir dzīva, viņai ir matiņi, tie matiņi saķerās, tad dažu labu reizi ir tā, ka tas ārdītais pēc tam izskatās, tā kā arī kādreiz, ka mēs skolā zīmējām un ar zīmolu ievilkām pa dziļu, ja, un ir izdzēsts ar dzēžgumi, un tomēr tā vieta nav tīra, ja, un tāds pats tas ārdītais darbs var pēc tam izskatīties. Man pašai ir dažādi, lielākoties es aužos atpakaļ, ja es kādu kļūdu pielaižu, bet dažreiz ir, ka intuīcija man liek atmest ar roku un atstāt to kļūdu. Un tad ir viens tāds ļoti interesants uzskats, ko man atveda draudzene. Viņa ir saistīta ar diplomātisko darbu, kādu dzīves daļu viņa ir pavadījusi Taškentā. Mēs arī runājām par šīm lietām, un viņa saka, ka tur ir tā, ka tās paklāju audējas, ka viņas speciāli kādā vietā atstāja kļūdu. Un viena praktiskā nozīme ir tā, ka pēc kļūdas mēs redzam, ka to ir audis cilvēks, nevis mašīna, bet otra lieta ir tā, kas ir atkal tāds,
ticības vai neticības jautājums, bet ka tā kā viņa stāstīja, kā tas tiek tajās zemēs uzskatīts, ka tur, kur ir šī kļūda, tur nelabvēļa acis apstājās pie tās kļūdas, un tas viņa sliktais novēlējums un sliktā doma, tādī kļūdā iesūcās tā kā melnajā caurumā. Skaisti. To es paturēšu atziņu. Un līdz ar to kaut kādai kļūdai ir jābūt, lai būtu tas melnais caurums, kas, tā teikt, palīdz no ļaunas acis tikt vaļā. Un jā, var tā kā skudriņa tipa, jā, var klausīties un var ticēt un var neticēt, bet ja patīk ticēt, nu, kas man var to liekt, jo man šis kaut kā arī liekas loģiski. Nu, atkarīgs, protams, cik tā kļūda ir nozīmīga, ja tas ir kāds viens diedziņš, kurš tur varbūt ne tā ir, nav pacelts pietiekami, vai tad, protams, ja to pamani pēc laiciņa, nu, diez vai es tur ārdīšu to visu jostu atpakaļ ārā, bet ja gadās kaut kur sajau kādu rakstīju, tad nu jā, nākas atpakaļ jaust, un laikam ilgākais laiks bija 4 stundas, ko es veltīju, lai ataustu atpakaļ 2 centimetrus jostas, un tā nebija mana josta, tā bija manas mammas josta. Viņai patīk sastrādāt kaut ko pa laikam, un tā man ir jātauž, bet gadās ir savā, protams. Un es, laikam, esmu pietiekami liela perfekcioniste, lai tomēr neatstātu tādas kļūdas, kuras var pamanīt tā, var acī noteikti. Nu jā, laikam, tas noteikti rūkdarbnīču ir tas, ka bieži vien tas kļūdu labošanā aiznam. Man arī viss labi ir. Es domāju, ka... Tas, ka jābūt pacītībai ne tikai strodot tī aust, bet arī izlabot darbu. Nu, vismaz maniem datiem, kā Ēģipte, uz senākos celēnes ir atrastas, es domāju, būšu Ēģipte. Tai vītai, kur, ko saka, jopanām kaut kāda celēne. Vismaz, vismaz kaut centimetrs jau noauš. Bet es vairāk akordeona, ko audu, ko tas nozīmē, es nezinu. Nadīna. Nu, to. Bet vispār par to seno Eģipti ir interesanti, jo tāds, kā ir latviskais, tas ģeometriskā raksta veidošanas princips, viņš pasaulē galīgi nav populārs. Ieliekot kādā starptautiskā grupā bildīt ar gatavo jostu, visi prasa, kas tā par tehniku. Un tad es varu atbildēt, ka tā ir baltiešu tehnika, bet principā šī te baltiešu tehnika, kad ir raksta daļā tikai tie 2 diegi, tā ir vistuvākā tieši koptu, jeb seno eģiptiešu pēcteču celēna. Tā, ka tā kaut kāda tāda vārdos nepateikta tuvība mums ar to zonu ir vairāk nekā tikai tas, ka mēs esam vienā pulksteņa laika jostā. Šodien es ešu 3 sīvīšu kompānijā, lai runātu par tradīcijām. Bet viesturiski, vai tiešām tas beigas tikai sīvīšu darbs, vai arī veirīši kodreiz ir nozadarbojuši ar celu jūstiņu aušanu, ar rūkdarbiem tādiem? Tā ir vienmēr tāda interesanta lieta, atgriežoties atpakaļ pie grožiem. Jo, kad mēs lasām kaut kur par veciem laikiem, kas ir stāstīts, kādus darbus ziemā saime dara savās mājās, tad bieži vien ir tas, ka sievas tur dara kaut kādus tur adīšanas darbus vai izšūšanas vai kaut ko, bet vīri gatavo darbarīkus un vij grožu. Un celēna ir tā, kur aušana savienojās ar vīšanu. Un tāpēc manas aizdomas ir, ka zem šī vij grožas slēpjās apakšā tā garo celēņu darināšana. Un principā jau aušana ir ļoti lielā mērā vīriešu darbs arī dzen, jo tas prasa diezgan lielu arī fizisko spēku. Tāpat arī raksta veidošanā tā ģeometrijas saprašana, kas šajā rakstā ir, vīriešiem bieži vien ļoti labi un ātri padodās, un viņi tā kā uzreiz saprot, tas ir tas, jā. Dāmas turpina vilkt ar lineāli pa rakstu uz priekšu, jā, un kungiem ir jau skaidrs, kā tā līnija tālāk veidosies. Un, ja runājam, piemēram, Latvijā pa tradīcijām, Vecpiebalgā jau tie audēji klani, tie jau pārsvarā visi ir vīrieši. Varbūt ir zināms kāds vārds. No Vecpiebalgas es tagad nepateikšu, jā, bet Brīvdabas muzejā ir Māris Maniņš. Viņš ir arī viens no tautas studiju vadītājiem, un viņš fantastiski auž, gan stelēs, gan ar celiem. Tā ka, ja vajag vīrieti paraugam, tad Māris tāds ir.
Tā es uzdošu individuālokus jautājumus. Sākšu ar tevi, Ligi. Tu ko esi atdzīvinājusi Daņilo, kas senkopu jūstu, vai ir kāds raksta elements, ko tu pat esi izdūmusi vai porveidojusi tān būsi, kas pie tevi mocos, tu izpilda? Nu, te Daņilau, kas jūsta, te ir, ko es sacīju, tas ir celu apauds. Celu apauda paraugs, kuru jau ir darnausi kaut koda rūgdarbnīcē, kas jau tumā 2005. vai 6. gadā tika darēts. Bet tas, ka, nu, tos Daņilau, kas šo apauda simbolikas, daži elementi te ir īnokuši Štilbānu pogastā, bet ne jau, nu, celēnestīši patīsībā es tā domāju, jā, tīši nu pašas villaines, to, ko tī dzelzīši ir īlikti, ir beiz te Štilbānu pogastā, tamā simbolikā. Bet to zemes ir ļoti skaistas, bet es niko patekulot neīliku, es mēģināju saprast, kas tī ir domāts. Un vēl jau vairāk es vakar sapratu, strudojot ar Inesi. Tādi es varēšu aust. Tikai. Bet par uzpār, par tradīcijas mainiešanu, par raksta mainiešanu, vai drīkst to darīt? Jā, nu, tur es varu paturpināt to domu, jā, ka ja man ir vajadzīgs uztaisīt kopiju kādam muzeja materiālam, tad es nedrīkst mainīt neko. Un ja tajā muzeja materiālā ir kļūda, tad man vajadzētu ataust ar visu kļūdu. Bet, ja es audīšu dzīvam cilvēkam valkātājam, tur gribot, negribot parādīsies kaut kas individuāls. Evita, tā jautājums tev. Muzeju krotuvies jūs tas bīži ir nūplakušas, palākas. Ko tu īraugi tu sokūtneju krosu? Vai ir beiz to, ka tu godīgi nav arī atklot, kas tas par rokstu vai kas tas par pagrīzīnu izdilušos krosas dēļ? Jā, protams, ka ir dažādā stāvoklī, tie paraudziņi ir nelietotas redzams jostas un tādas, kas ir bijušas saskarē ar dzīvi, teiksim tā. Nu, par krāsām runājot, jāsaka ar to, ka es pētīju etnogrāfiskās celēnes, tās salīdzinoši nesenas celēnes, un jā, arī tad bija gan ar ķīmisku krāsu krāsotas dzijas, gan redzams, ka dabas materiālus krāsotas dzijas, un tad vienkārši ir uzmanīgi ar cindiņiem uzmanīgi jāpavelk pavedieni maliņā, un tad tur, kur nav bijusi saskarē tik ļoti ar virsmām vai ar gaisu, tur var redzēt mazliet to krāsu, to īsto toni. Bet gribu arī paturpināt mazliet par kvalitāti jostiņu un prievīšu, kas ir muzejā. Man liekas, ka arī es tāpat domāju, man liekas, tā daudz cilvēki domā, ka, nu jā, agrāk visas meitas prototipi skaisti aust un tās celēnes visas tik perfektas un mēs grāmatas redzam labākos piemērus un tur nepublicē to, kas varbūt nav izdevies. Bet, ja mēs paskatāmies grātuvē, tad tur viss, kas ir savākts. Un tāds ļoti skaists piemērs tieši no Viļakas puses bija celu prievīte, apmēram plus mīnus metru gabaliņš, tas bija redzams, ka tas gabaliņš no kaut kā, tik briesmīgā kvalitāte. Gan dzijas savērta nevis līdzeni, bet ar tādiem pubuļaini tieši tā, vietām pat drusciņ tā kā pajukusi, un tā prievīte ir austa, viņa ir resnāka un tievāka, un, teiksim, tā ciešāks austs un vaļīgāks austs. Varbūt tas kādā cilvēka pirmais darbs, kas to lai zina, bet ja jau atdeva muzeja darbiniekiem, tad atcīmredzot pietiekami nozīmīgs tas gabaliņš ir bijis un glabāts. Informācijas papildus nebija, bet nevajag aizmirst to, ka visi ir bijuši cilvēki jebkurā laikā, un tas, ka nesanāk varbūt kādam uzreiz perfekti, tas ir tikai normāli, nekad tā nekad nav bijis, un jā. Tā, Inese, vai mēs aužot jūstu tumā īprogrammējam savu nokūtni, vai mēs varam ieaust savu dzeivi? Te ir jāatgriežās pie mūsu nacionāli romantiskajiem mītiem, kas ir saistīti ar 20. gadsimta beigām un mūsu jauno atmodu, jo es domāju, par to programmēšanu un vēstures ierakstīšanu ļoti lielā mērā veicināja dokumentālā filma par Lielvārdas jostu, Rasmus Rozītes tulkojums, un tas, ka mēs mūsu tādas iekšējās identitātes sajūtas liek mums šo meklēt. Mēs gribam, lai tā vēsture tur būtu un lai tā nākotne tur būtu. Un no otras puses, dažādas personības attīstības teorijas saka, ja es to gribu,
tad es to varu dabūt gatavu. Bet ir jābūt ļoti uzmanīgam varbūt ar to, ka šīm te rakstu zīmēm, viņām nav tāda burtiska tulkojuma. Tieši tāpat es arī vakar minēju tādu piemēru, ja, ka, piemēram, tad, kad mēs klausāmies Mēnesnīcas sonāti, mēs nevaram vārdos aprakstīt, kas tas ir un ko tas mums nozīmē. Un tieši tāpat arī skatoties uz jostu un uz tiem rakstiem, ir ļoti precīzi vārdos nodefinēt, ka, lūk, šī zīme tev izdarīs to, vai šī zīme būs tāda, vai šī ir par pagātni un tā ir par nākotni. Bet tā kopējā sajūta, viņa tādā sajūta līmenī rodās. Un ja mēs neesam akli pret savām sajūtām, kas citas starpā, tas aklums ir tāda arī 21. gadsimta pazīme, ja? Ka mums ir svarīgs mērķis, uz kuru mēs ejam, un mēs līdz ar to kaut kādus iekšējos procesus vispār laižam garām, kamēr nenogāžamies ceļmalā ar izdegšanu, ja? Bet, ja mēs ieklausamies tajā, kādas sajūtas mums rodās un kādas emocijas, nav tieša tā korelācija, bet viņa eksistē, tāda mana pārliecība. Tan jautājums par šodienas meistarklasi. Ko jūs līkos, ko jūs veiksīs šodien aužūt, vai jūs izvedūsīs, īplānotīs? Man ir lieli plāni, vakar bija lieli, šodien arī ir lieli, bet vakar vairāk tas bija tāds lielāks lauziens domāšanā un vairāk teorijas, bet mēs arī labi pastrādājām praktiski, jo visu to teoriju katra varēja savā darbā izmēģināt. Un šodien mēs šajā nākošajā ģeometriskā raksta izveidošanas līmenī pamēģināsim, ko nozīmē tā saucamais ielasītais raksts. Un pamēģināsim, ko nozīmē villainas gala apdarināšana, cauraužot, pieaužot gala celaini un izveidojot liekās bārkstis. Un vēl man ir doma paspēt arī parādīt, kas nodara vēlāk jebkurai jostai, kā apdarināt tos velku galus, bārkšķu galus. Jo tas jostai būtiski pagarina viņas mūžu. Un villaiņu stūri arī lielākoties ir ar šādi sapītiem tiem galiņiem apdarināti, tā ka, jā, plāns ir liels. Pirms mēs atsavadamies, ko jūs novēlat mūsu klausietajiem, kas izdvesmoja no mūsu sarunām, varbūt sokt, aust jūstines vai uzmos izmēģinot, ko tas ir? Izaust savu jūstu. Jā, cerams, ka iedvesmoja, nevis sabaidīja. Jā, jo es varētu to tā tēlaini salīdzināt ar to, ka mēs tā kā dzīvojam tādā lielā mājā, kurā ir ļoti, ļoti daudz istabas. Un kādreiz mēs mūžu nodzīvojam un dažās tajās istabās nemaz neieejam. Bet tur ir daudz visādu vērtīgu lietu un varbūt skatu vai atklāsmi vai atziņu. Un šodien mēs mēģinājām uz vienu tādu istabu pavērt durvis, lai cilvēkiem būtu duša pašiem arī vērtās durvis un iet skatīties, kas tajā istabā ir. Es patiesībā joprojām kaut arī, ko saka, vakardien es salauzu visu savu domāšanu, visu to, ko es redzēju un dzirdēju, bet patiesībā, kad nezabeitīs, 4 celu dielīšus vienmēr visi var pamēģināt. Izdosies, es varu garantēt, ka noaust. Man ļoti gribas tādu vienu mazu stāstiņu noslēgumā. Tad, kad es intervēju 2013. gadā vienu sievieti par citu tēmu, par folkloru, par dziesmām, viņa citas starpā es viņai pajautā arī par celēniem, jo Viļkas pusē tā tēma bija praktiski zudusi ilgus gadus. Un viņa atcerējas, pati bija dzimusi 20. gadu sākumā, un viņa atcerējas, ka viņas vecmama stāstīja stāstu, kā atbrauca pie viņas svoti, precinieki, un vecāki sarunāja viņas topošo vīru, ko viņa pat nepazina, ka viņa laulāsies. Un viņi pirmoreiz satikās tajā dienā, kad bija atbraukuši mājās, un viņa to vīrieti vispār nepazina, un viņa uzdāvināja savu celu jostu. Un tā, ka pienāca kāzu diena, tad Viļakas baznīcas kalnā, viņa tajā lielā cilvēku pūlī, atpazina savu topošo vīru tikai pēc savas celu jostas. Un tad viņa aizgāja baznīcā, salauzājās un dzīvoja mūžu. Diezgan laimīgi to dzīvoja. Un mans novēlējums droši vien tiem, kas grib aust, ir pirmkārt aust tā, lai pašam nebūtu kauns no sava darba, un otrkārt tā, lai tas darbs būtu tāds tomēr īpašs un atšķirīgs, lai tu atpazītu ar 100 citu darbu, pat tad, ja tie būtu nokti blakus.
Paldies! Ar jūsim kopā bija Ligita Spridzāne, Inese Krūmiņa, Evita Zaremba Krīgere i es, Dominiks Slišāns. Bet tāda ir tova korta, klausietoji. Mums izaicinājums tev šūnedeļ. Nav smeklēji tradīciju internetā, bet īraugi tū savā ikdīnā. Pazaver iz sova dvora lūgu ailiem. Iz moti sadātajim cimdīm vai iz tū, ko tavs tāvs siež pi golda. Atrūdi vīnu zeimi, vīnu kustību vai vīnu vordu, kas snok no tovom sakniem, i naļaun tam pazust. Pīfiksei tū, sots lītot. Tas būs tavs sokums ceļam atpakaļ pi sevi. Paļdīs, ka bijāt kopā ar mūsīm itumā ceļā, raidīrokstā atpakaļ pi sevi. Meklējiet mūs visos straumiešanas vītos. Ja jūsīm ir rodījis kods jautājums par šodienas tēmu vai gribos ko pībilst, drūši rokstat mūsīm. Mēs tūs jautājumus nakrosam plauktā, bet kūpā meklēsam i radiesam atbildes. Raidīroksts taps ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Palīdz eists, turīs pi sakniem. Atpakaļ pi sevi.